Labdien, brāļi, māsas! Cik zinu, ka ne jau pašvaldības vēlēšanas tuvojās, bet gan saeimas. Sāk parādīties tā saucamie priekšvēlēšanu vēstneši, atraktīvi likuma projekti cīņā pret tautā nīstamo VDK. Lēņa kungs, kurš arī šie autori, varbūt pastāstiet savus darbības Afganistānā. Kuri vēl bez Gunāra Meirovica pārstāv Latvijā centrālo izlūkošanas pārvaldi? Vai Sāba Kažociņa kungs bija vai nebija ārzemju dienesta MI6 pārstāvis? Kā mēs noskaidrosim, kuri ir CIP, Mossad, MI6, FSB un citu ārvalstu dienestu pārstāvi? VDK patīrītā kartoteka Delta un čekas maisos mēs vēl varam atšifrēt VDK darboņus. Bet kā mēs noteiksim citu ārzemju dienesta pārstāvis? Un kā šis likums attieksies pret tiem saucamiem lojālajiem VDK darbiniekiem, no kuri dažiem sēž starp mums šeit? Man teiks, iepriekšējā sēdē es minēju dažus no Sputņika. Saprotu dažus kungus, kur objektīvi vērtē savu aktieru talantu un saprot, ka uz teātra skatuves viņiem nav perspektīvas. Ka šeit starp kolēģiem, kuriem vāja nojausma par aktieru mākslas noslēpumiem, ir krietni labāks izredzes. Ka šeit Saeimā aktieru māksla krietni labāk tiek atalgot, kā kaut vai blakus esošā drāmas teātrī, kuri satraukti darbojas, lai Dieva dēļ atkal nenokļūtu atpakaļ uz teātra skatuves. Un kas ir noticis? Daži atraktīvos viedokļus pagājušā sēdē šie paši likuma grozījumi dombiedri atbalstīja. Nekautrējieties! Kāpēc neiet jau ierasto taciņu medībās pēc ļautiņu atbalsta ar savu deputātu viedokli? Kāds nav gana labs vīrietis, ne ģimeni var izveidot, ne bērnus radīt. Vai tomēr nērti kādam ir palicis, lai gan atvainošanos neesmu dzirdējis? Neskatoties, ka koalīcijas padomi ir atbalstījuši šos priekšvēlēšanas gaismotei tapašos, atraktīvos VDK raganu medību likumus, tomēr aicina pie saprāta un neļauties priekšvēlēšanu gaisietnē ietekmētām vēlētāju medībām. Jā, VDK arhīvi ir jāatver, un jo ātrāk, jo labāk. Bet, lai izgaismot aiz tiem noslēpušos sabiedrībai noslēptos pelēkos spēki, kuri nozog mūsu valsti, manipulē ar politiķiem, amatpersonām, mēdījām un tiesību sargojušām iestādēm. Uzskatu, ka pie daža laba šī likuma autori šie sabiedrībās slēptie pelēko spēku pārstāv jau sen, kā pie pūļa elki ir pieslīdējuši un piedājuši savu palīdzīgo roku sadarbībai. Nenodarbojamies ar bezjēdzīgu likumu sacerēšanu, kur ne valstī, ne iedzīvotājiem praktiski labumu nedos. Tērējam labāk savu enerģiju un laiku, lai būtu labi saimnieki savā zemē. Laiks kopīgi sakārtot valsti, kura tauta mums ir uzticējusi. Pārtraucam strīdus, intrigas, nesaprašanos, aizvainojumus, esam vienoti, nospraužam kopīgu mērķi, nākotnes mērķi, kādu mēs vēlamies Latviju bērniem un kopīgi pie pleca sasniedzam to. Un, manuprāt, šis likuma grozījums ir tapis ar šo pelēko spēku atbalstu. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir pret koalīcijas līgumu. Tad viens deputāts runājas par, viens pret. Mums ir jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumu.